Sveicināti jaunieši, turpinam ar šo pāreidi, ar šo visu pārtikas ēšanu. Mēs atrodamamies pirmajā, mēs teisim ēst. Mazliet problēmas šeit nekrīt nost kaut kādas, nahuj, bļa. Ev, ezel. Tā ir, bļa, fucking pasta. Pasta, bļa. Tā ir arī tiek samaisīt. Parādi maizītes mums, lūdzu, parādi. Maizītes. Labvakariņi šeit studijā jūsu Mārtiņš Rītiņš, kurš taisa ēst pēc ārpus pasūtījuma visa. Un, Pulkstens, ciki? Pulkstens. Mēs strādājam arī diennaktīs, jā. Jūs dzīvokļos, kad jūs neesat saimniecis, kad vēl mājās, mēs nākam. Štoļi. Mēs nākam un 107. meklējam pārtiku jūsu dzīvokļos un visu tādas iestādēs, da. Un lietas sekojoši, vienkārši jaunieši savu biznesa veids, mēs nākam, filmējam, apmēram tā, un nodarbojamies ar ēšanu, un tā visu to teikt, labvakar, jā, šeit īpašais pāvārs. Labi, mēs tā kā būtu vainām. No sākuma, varbūt uzreiz viss mazgās. Tas reiz viss varbūt. Pēc tam jā, mazgāsim visu tos traukus, lai neuzrausim. Pēdējais spiedienu, majonēzes. Varētu lūdzu pietuvināt tuvāk, lūdzu visu tam visam. Paldies, jā. Cik vēlās? Tas mans ir. Jā, nu tu kā pietiek tev vēl? Es domāju, ka pietiks, varbūt tas. Nu jā, un tad te pašam polvara. Laikam saustā majonēzi. Tu uzrausies. Nē, gojas, ka saimnieks. Mēs pagabu tā sistēma tagad tā tukšošanas sistēma pastāst. Galvenais ir viss tas. Pēc tam izstāstīsim sistēmu. Galvenais būtu tas, kad saimnieks ir olijā, bet viņi nezina, kad mēs taisam ēst viņas mājās. Lai gan mēs tie vakarīs pašai netaisim, mēs paši gribam normāli paēst. Zaja balanahi. Majonēzes Provansas. Gardigan. Tu čikos desas. Čika ka... Ka pakas čipšī. Kā paka majonēze. Galvenais puls ir uz desas uzreiz. Tātad... Labi, tas būtu tā kā viss. Bet tā sistēma tā majonēzē, kā viņi var tukšu dabūt, var pastāstīt. Nu, it kā viņi sāk spiest no tālākā gala, nu tā nespēlēt. Tā kā velk viņi vai jā, kā? Jā, tā kā velk. Ar tā kā ar īkšķiem. Tā velk uz leju. Jā, velk un kamēr viņi savs, beigas kamēr tā čika savs paliek. Nu. Es varbūt izlasīt sastāvu. Bēga karotīns, it kā krāsviela. Sastāvs dzeramais ūdens, saulespuķu eļļa, cukurs 1,2%. Jā. Tālāk, lūdzu... Varbūt pietiks, laikam, šodien sastāvs, jo, zin kā, man bišķi zēja balē. Bet, nu, labi, uzglabāt temperatūrā +2 pēc Celsija gradi līdz +15. Bet tagad mums -10, ko tad darīt? Uzglabāt leduskapī, izlietot, lai skatīt uz iepākojuma 18. aprīlim, tā kā mēs palīdzam saimniecei visu to te, garošā, visu izlietot mājās. Nē, nu, zin kā, aprīlis, domāju, tuvi, un tas datums, ja. 17. maijs, bet, nu, labi. Datums jau tāpat. Fuj, marts atvainojas. Mais. Jā, mais ir viss kārtībā. Garuši kaut ko uz maizītes uz vēlties, lūdzu, vai to pavarāt ledas skatīt. Maizītes jau tev īpaši jau sevišķi kaut kādi kompoti. It kā zupas nevajadzētu lūdzu aiztikt, tas būtu tā kā pārāk ļauni, bet, nu... Tā ir zupa? Es nezinu, it kā mums ir arī saldais ēdiens, jogurts. Nē, nu to pēc tam iekapāsim. Es domāju, tā kā varētu sākt ēst, tā kā tu varētu lūdzu... Un tad man pēc recenzijas pēc tam, jā, tad kas paēdien. Nē, varētu, ka mums parādīt mūsu ēdienu klāstu. Jā, tad recenzijas pēc tam. Labi, tad mēs beidzam ar šo pārēdi, ar šo visu ēst gatavošanu, tā? Varbūt es varu parādīt ar šķiltām kāds plakāts labā izdegās, varbūt. Tas vēl labi. Es varu parādīt. Jau, labi, nedezināsim pār pēc tam ārpus video kadriem, lai... Labi.